22. aprīlis. Es te uztaisīju bišķi pataisīju ģenerators, bišķi pataisīju. Tas nav. Man tā papīrs pārtaisīšu. Nezinu, pazautē. Bišķi pārtaisīju. Pīlika, tur var teikt griez pat tiešo pie tās mikrienas. Tur vienkārši ķeblīts, viņa ir šausmīgs. Varētu stāstīt, ka man ir tur vienu vadu iet iekšā, un šis vats, piemēram, vispār nav pieslēgts. Redzēt, šis vaciņš te vats brīv, te tikai ir viens zilais tikai tur, zilais tas ir tikai kāda ieja, un izzēja, tur ir 7 volti. 7 volti, un šitais mazas spūlīt virsū, kas rāda, ka tur ir amplitūda, var teikt, 2 volti, gan 1,6 volti, 1,7 volti. Tas vispār ļoti daudz īstenībā. Frekvences ļoti. Galvenais, ka tā amplitūda man palielinājās, es pieliku te ir tāda plati, pieliku te pie galva pielikt tādu iekšā. Viņš ir maziņš, bet frekvences samazinās 1,29, bet pēc iespējas, ka lielāk plata liek virsū, voltāžu tā palielinās. Frekvences samazinās, rezonants. Nogāja nostā, aizgāja projām. Pazūd. Lieta. Mēs šitā pieliksim klāt. Šitā pieliksim klāt. Un te šitā klāt. To mēs projām liekam. Vispār bardeks mums uz galda. Šitā mēs līdz malām šitā tā. Šitā. Tagad pieliekam. Tagad izmainījās. Nē, nepaceļās. Šitā nogāja no centra. Super. Pat vēl lielāks. Vēl lielāks ir. 6, vēl mazāks. 6,97 kHz vēl mazāks. Neidzot tā, ka man te ir papīrs. Tā. Uztaisīju pasi. Ko? Šitā pulīt, šitās pulīt. Pasi. Jā, pasi, tāda pasi. Pasi uztaisīju. Mazās plaknās pulītes pasi. Tie vītais pāris, tie ir tāds gradzens. Tas satīts virsū te 10 metri. Ja viņi aiz galiem te liek pulīt, kā mišas pulīt, tad 740 kHz, un man tīkārts ir 50 mAh superdod. Bet, ja padod tikai vienu izēju, 8 volti, uz oscilogrāfu uzliku 1 megabaitu, 1x, man bija 1x, tas bija 1x, jā. 1x, jā, man bija nāca ārā 90 volti, un bija 526 kHz. Un, ja, piemēram, pusi no tā 50 volti paņem, tad bija 508 kHz un 530. Tas ir tāds diapazons, kurā viņš strādā. Tas ir priekš ārstnieciskai nolikiem, ja taisa uz vienu vādu, ārstēt nervu sistēmas. Vienkārši, tas, mēram, kā tos pulīti jāmeklē. Kā priekš viņu jānoskaidro, ka uz kādu frekvenci viņi strādā, un tad jātaisa otrs pulīti, ar kuru viņi ies un kā ārstēs. Ja liek uz 10 migam, tas ir 10x. Kad oscilogrāfā pieliek 10x, jā. Tad man bija jau 67 volti. Cārā 67 volti. Noteikti lielākā voltāža paliek kritums, te paliek varbūt tās. Es grūti pateikt, tas ir, kā dalītais. Tad bija frekvence palielinājās, 690 kHz. Tad bija tas diapazons no 671 līdz 699.
Nu, var teikt iekšā tā. Ja bezgalīgi, bez slodzes, vienkārši pulītis tās, lai šās pulītis, viens tā 3 metri te, 3 metri, un šitās mums pulīti ir plakans pulīti, šitā te ir 6 metri, vadiņš viens, jā, tas plakan liek, jā. Man sanāca uzreiz tāda 738 kHz, bišķi mazāk nekā, te bija 740, 740, nu, 742, bišķi mazāk pēc šito frekvenci, kas sanāk, bišķi mazāk. Es pār labs izcinājums, bet es šito, to, kad lieku klāt liels tāds plaknes, kaut ko var plakni pielikt, jā, nu, kaut kāds, vai kaut kāds adatveidīgs, kaut kāds izstrādājums adatveidīgs, nu, kaut kāds asas lauks, lai veido, jā. Tad frekvence bišķi, tad attiecīgi, cik liels tas lauks, tad frekvence, piemēram, tagad ir samazināt līdz 699, jā, var teikt, gandrīz te tas pretstība, ka 10 megohm pēc vīdi, mēram, 10 megohm, tagad šitā platē ir pretstība. Nu, Statiskam laukam pretstība 10 megohm. Es laikam izskaidroju pareizi. Tas vienkārši tev izmainās tā rezonanses frekvence attiecīgi, kāda ir tā vīdes pretstība, var teikt. Ja vīdes pretstība ir ļoti zema, tad ir zema frekvence, ja augsts, tad augstāk frekvence iet un viss. Tas uz viens poli. Tagad tā bija eksperimentālā. Es šitā te ir šis ņepat nost. Tātad viss nost. Tā, izslēdz ārā ģeneratoru. Tā, nekatē šitos pulītis ņem nost, tā ir tāds pulīti. Te ir 1 vats, pie zaļais pie pīlītes, kad mums zaļais te pīlītes pie klāt te. Bet tester vienkārši. Te vaniņš, tā, to mēs vajag nost. Viņi nevajag, norāvā. Tā ir tāda parasta pulītis, es vienkārši satinu. Un tie termolīmes salīmēju, un tad es vēl gudri piegludināju. Tā viņi tāds, uz kartoni viņi tāda stingras polīti vienkārši. Ok, to es lieku malā. Tāpat tās noliek arī. Nākamās polīti, ko es gribu eksperimentēt, patestēt, jā. Pasu uztaisīt, vēl otru pasu uztaisīt. Šitos pūli, ko es taisu, ka te šitāds pūlis ir, parasti viņos ir, šitie ir, kad 4 kHz nāk, 4 kHz, tā ir, parasti priekšā. Bet es gribu kā antenu uztaisīt, kā tā arī uz antenu. Es viņu te, tikai var vadiņu redzēt, kā saslēdzis esmu. Te ir kābelis, 5 metri. Un tīkla vats, kas vītais pāri iekšā, un te ir saslēgts pēc virknē un pieslēgts pie tās, un te nāk ārā šitie, ķipa nāk ārā. Te es domāju, ka šitā es slēgšu klāt. Šito zaļo pieslēgsim pie brūnā. Tas ir, ka izēja. Šis ir eksperiments, kārtīgs eksperiments. Tā, te mēs pielikām, tas man gaisa stāv. Tas man gaisa var redzēt, kaut ko var redzēt. Te visādi vadi liek. Te mēs šito ekrānu neizmantosim. Te man dačiks stāv, te man tā dačika vesela kaudzīt ir. Viņam to tulēt nevajag. Testīt tepat tās. Te viss tā. Viss tā. Vai viss tā. Krūvīts, viss noņems nost. Kas liekas? Pašam interesanti ir, jā. Pašam interesanti. Es pat, man mazāk nojauc, kas man taču sanāk. Tā. Šķirs te. Tā, osigrāfi, tur nāk. Tas ir šos pūlīt liekam vidū liekam. Ka te man nosaka otrais. Tas ir tas dzeltnēs. Liekam te vidū. Te man viņš pieslēgts. Te ir, tur mazliet nesautoriņu pieslēgts. Man kas te ir 200 piferāti. Un man uz 1x stāv, jā. Uz 1x te stāv. Nu. Te lai viņš stāv. Te viņš stāv. Tā, te viņš stāv pie zemes, kafija viņš tālāk. Tā, kafija tālāk, tam līdzīgi. Tā, šo mēs ņemam malā. Tā, aiziesim pēc jauna papīra. Aiziesim pēc jauna papīra. Tā. Tā. Tā.
spūle, krīvāns papīrs tā. Es rakstu tā. Tā, spūle. Plakanā. No, cik viņi tur ir? Nu, tas ir 5 metri. Vitais kābels. Vēl viss. Un, nu, vitais kābels. Nu, tas ir, cik viņi tur ir diametrā. Diametrā viņi ir 18 centimetri. 18 centimetri. Nu, mēram tā, lai būtu, lai pēc teksta tikai skaidrs, kam es to rakstu. Tā, ģenerators man ir, tagad es bišķi pārtaisīju ģenerators, uztaisīju augstāku frekvenci, es izlodēju 3000 pifrāti, izlodēju 1500, lai, nu, te bija, lejā frekvences bija, lai 3,3 MHz, ka man ir viena vilciena no 144 līdz 1,3 MHz. Normāli, lai pārklāt visu, lai es, nu, tas tāds, šis diapazons man sinus man pa īsi bija. Nepietika vienkārši. Iepriekšējā spolē man bija 700 kHz, un man viņš nevēl līdz 700 kHz. Tā. Ieslēdzam ģeneratoru. Tā. Te ir 700 kHz. Un te dzeltenu foniņu redz. Tagad 700 kHz, un tagad skatāmies, kas mums uz vienu pusi, nekas nav, uz otru pusi. 400 kHz. Kaut kā nekā nav. 400 kHz. Vai daudz frekvencītes, zini, tādas maziņas frekvencītes. Sadalījās. Tur 4 spūles paralēli ir, jā. Viņi katru var rezinēt uz katru savu frekvenci. Nu, katru var viņas nesapast. Viņas var, nu jā, jātaisa viena būt. Tur bija viena spūle, viņi ļoti, nu labi. Te ir 4 uzreiz. Tā. Kaut kas te ir. Uz 400 kHz. Uz 400 kHz. Nu, ir, jā, 400 kHz. Nu, 400 kHz. Tā, viņš tur līgums lielāk. Palielināt līgums, nekas nemainās. Nekas nemainās, pilnīgi nekas nemainās. Tad atcēj mazāk. Tā. Un 400 kHz varbūt tās. Tā. Tā vienīgā frekvence, un kāda vēl te? Neiet nekā 400 kHz. 400 kHz viņi tur. Un viss. Nu jā. Nu, 400 kHz. Un tie 400 kHz. 400 kHz, 455 mV. 455 mV. Iepriekšējiem spolēm man bija gan arī 2 volti. 2 volti. Nu, šito pašu. 2 volti. Šitam man, šitā spolētē, šitā mazai spolētē, vai, es tā nokritu tēls. Šitā spolītē, nu, viņi, bet viņi vienkārši tāpēc, ka viņas, nu, var gadīties tāpēc, ka šitās te 4 spoles, viņas tieši sumējas tikai šādā veidā saprast. Galvenais, ka viņi tā frekvence pirms, vai tā nobīdēs. Nobīdējās. Tā, 200 ir, es gribu 200 dabūt, 200 mV. Tur ir kaut kāda vilcīga frekvence. Nu labi, 400 kHz uz sinus, paslēgšu uz sinus. Es tagad izslēgšu ārā. Es tagad izslēgšu ģeneratoru. Pārslēdzos uz sinusu. Tas ir uz sinusu. Tas ir, jā, tagad mēs sinus mēģināsim tā.
Izslēdzam. Tā, sinus. Tā. Sinus, viņš jūcīga, tā, augstāk viņš neiet. Sinus. Un pazīsimies, kāda frekvence, 400 kHz. Tā, dublējās šitā, tieši arī 400 kHz. Sinus. Uz sinus man ir, kas ir polenās, es aizņemšu, pieliek pie, kas nemainās. Un te maliņā, ka noliek, ne, viņi mainās. Tas ir tā. Nu, bišķi vairāk ir. Kas sinus precīzi, es to frekvenci negaies, es voltāžu griežu. Voltāžu griežu tu lielu, lai es, tāds apēc, labi. Viņam ir kāda tā. Ļoti precīzas 400. Tā. Tā. 4,64. 400,64 kHz, ok. Sinus. Tā. Tagad man tur amplitūda 670 millivolti. Labi. Tā. Mēģināsim pusi. Labi, 400 millivolts, lai būtu 400, bišķi tā, bija nost frekvence. Tā, bišķi, lai 400. Blin, pamā. 400. 400. Pa daudz. 400 rābīsim. Pa daudz, tā 400. Es gribu uzzināt 400. Vēl bišķi. Pa daudz. Pakaļ. Ļoti strauji. Pa daudz. Tā, lai es saprastu, es gribu ka 400 millivolts un paskatīties, kāda frekvence ir. 400. Tā, tagad 400 millivoltiem. 400 millivoltiem. Ko es uzrugulēju, šitā. Man negadu tā, es vienkārši rakstu, ka 400 millivoltiem. Man sanāk frekvence 396 kHz. 396 kHz. Tas ir 4 kHz mazāk. Tagad uz otru pusi. Lielā frekvence lēsam. $403 kHz. Principā tā diapazons, kurā viņš strādā, šā spola, ir 7 kHz. 7 kHz. Diezgan precīzi jāuztais spola. 7 kHz. Diezgan precīzi jāuztais. Tagad tā. Tā. Nadatiņa neviena nav te. Sitiem. Nav vajag. Tā, paņemsim. Kas mums te ir? Tas ir zaļais. Kas sakanais. Ok, sakanais. Tā, mēs būsim malā. Tā, liekam, pie tās 400 kHz liekam atpakaļ. 400 kHz liekam atpakaļ. 400. 400 kHz. 690. 700 megavolti. 693, 700 megavolti. Jāparlabo. Man ir 700 megavolti ir. 700 megavolti.
800 mV. Labi. Principā tā plus, mīnus 3 kHz uzreiz jauda samazinās, tur tur lauks samazinās 2 reizes, tad jauda notiek, ka 4 reizes samazinās. 4 reizes ne vairāk. Principā tur tā frekvence, kas būtu es pulēju, 400 kHz plus mīnus 100 Hz. Tā precīzi. Ļoti precīzi jāuztais. Tā, ko es gribēju? Es gribēju adaptiņu atrast. Adaptiņu kaut kādu adaptiņu. Tā. Kur man te adaptiņas ir? Man te bija adaptiņas kaut kur sadurts. Nē, nav. Un te. Man jau lai iedurts adaptiņas kaut kur. Es viņas, kad atrast nevaru. O, nē. Kur ir viena adaptiņa? Šprits, vienkārši. Es negribu ņemt ārā. Es pielišu klāt šite. Arī pieņemšu, kur man te tā. Es šito pielikšu te klāt pie adaptiņas. Pieliksim klāt vadiņu. Pamēģināt viņus to plakni pielikt klāt, kas to plakni ir. Interesanti. Tā, un tas ir tas dzelzs gabals. Kad man turos pulka. Folijas, tas tāds folijas. Tekstilīta folijas tā. Tā kā šitas ir gala, šitie ir. Tā jātrāpa vienā. Tur 4 vadiņi ir, jā. Vienā mēs ieliksim. Nē, kā vajadzēja jau novilkt izlāci, bet negribās. Nē, tā. Ieliekam. Es tā eksperimentēju. Jā, tā. Ok, tā. Iespraud vadiņu. Tā. Un tagad skatāmies tur voltāžu palielināsies. Es vienkārši domāju, ka ir tāda. Nē, šito jāiegru. Sinus jāiegru. 1,5 volti. Palielinās jauda. Gandrīz 2 reizes. Nē, voltāžu 1,5 volti. 1,47. Tas ir uz vienu vadiņu. Tas nozīmē, ka uz katru vadiņu kaut kāds plāksnīts jāpieliek. Plāksnīts jāpieliek. Otrā pusē jāpieliek pie tās plāksnīts. 4 plāksnīts jāpieliek. Un pie katras plāksnīts jāpieliek šitas iekšā. Kaut kāds plāksnīts. Ne tik liela, neviena, bet pie katras atsevišķi 4 plāksnīts jāpieliek. Kaut kāds ovāls vai kāds, kaut kāds trīsturveidīgs, nezinu. Svastika jāuzstājas, varbūt svastika jāuzstājas. Svastika jāuzstājas. Un tā voltāžu palielinājās, jā. Tas pie katra tie vadiņi. Un frekvence pazeminājās. Tas ir voltāžu tā. To es pielikšu klāt. Pierakstīšu. Tā, voltāžu. Tā. Runāt 393 kg. Tā, tas ir pieliku plāksni ar plāksni vienu plāksni 393 kHz un tur ir tā voltāža ir 1,4 volti. Jā, 1,4 volti. Un vispār dubultojās, jā. Voltāža dubultojās. Tā kā varbūt ir vērts kaut kāds. Es vienkārši domāju, tais galos kādu foliju, bet kaut ko tā kā adats. Tā kā adats vienkārši. Tā folija varētu būt tur tāda asiem galiem, lai kaut kādu
kaut kā, nekad tā ir spola. Ne, vienkārši pa domu, vienkārši tā galvā, domu vienkārši, ko es jāuztais. Piemēram, te tā spola. Un es gribēju kā adats likt, bet varētu uztaisīt plakanās adats. Tas nozīmē to, ka katram galam pieliekās, un te tāds, un te uztais tāds adats izgriež. Tāds adats izgriež. Nu, te tāds, 4 lauku, tādu lielu. Un redzēt, jā. Un katrai šitādas izgriež folija izgriež. Tādas. Un tādas izgriež folija. Tā. Es tā domu vienkārši, jā. Šādu veidu spolīt, pilikt. Un otrā pusē pilīmētas folija. Šitāds vēl, nu, uz katra, tur tie 4 vadiņi nāk galā ārā. 4 vadiņi. 4 vadiņi pilikt klāt. Un es nezinu. Varbūt jāpameklē kāds simbols jāpameklē, kas tādām radatām ir. Kāds simbols, kāds etnogrāfisks simbols jāpameklē un jāpieliek etnogrāfisks simbols. Tā doma vienkārši ir. Vispār es esmu gandarīts. Normāli. Es vispār šito gribēju sen sataisīt. Ļoti sen. Stāv man gadu tā spola. Gadu nevar sataisīt, kad draugam iedeva, kad man bija spolas. Viņam sieva salauz kāju. Pēdas sadlauz, kaut kas salauz. Iedeva spolas, kaulu un visādi lucītā vārstašana. Beigās es nekad jāuztais vēl vienu. Viņa beigās sasprojas un sāk kaut ko taisīt. Tā, labi, beigsim. Slēdzam ārā. Izslēdzam. Ģinās izslēdz. Tas to un to var izslēgt ārā. Šito var izslēgt ārā. Viss. Tas bija viss. Tā. Un tā, kas ir ģenerators? Tas ir ģenerators, kā tur vienu iekšā. Un es vienkārši te kondensatoru nomainīju. Te bija 300 pifrāts, ielikt uz 500 pifrāts, lai būtu to. Bet, principā, ja normāls ir tādā frekvenču diapazonā iekļaujās līdz 700 kHz, tad var uz sinus pārstākties. Vispār es esmu apmierināts. Vispār labu domu. Vispār pa plāksnes, es tā netīšām plāksni nedomājos, ka vajag kaut kādu plakni lielu, kaut kādu plakni vajag taisīt klāt. Galā vajag. Te kā apmēram tās ir Teslas spolē, liek bumbas tāds klāt. Lielas bumbas, kuras sacakājas lauks. Nu kā veidojas, labāk veidojas, jā. Te kaut kas tam līdzīgs jātais. Kaut kas tam līdzīgs. Lodas netaisīšu, bet varbūt kādu, nevar lodu arī uztaisīt. Var vienkārši tādu elips, es grūti pateikt. Es vēl neesmu. Es tagad iešu pastrādāt, kaut pafleksēšu, varbūt vakarā izdomāšu, ko es gribu. Izdomāšu, tā. Es domāju, pusstundu vienkārši muldēšana arī pietiekams ilgs laiks.